uzreiz parādīšu te. Dažu spēnīt. Tā. 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 Vai nav fantastiski? Tādi te šīs atradumi. Te tā. Un te tā. Super. Vai vispār var sūdzēties? Tik atnāc un lasi. Ašā sēņošana. Arī jaunu lokāciju šodien izmēģināju. 15 minūtes esmu sēnēs un jau spainīts ir pusē, gandrīz. Un arī es pamanīju, jau ir daudzas bērzlapas, diezgan skaistas. Ak, Dievs, cik tur daudz sēnes. Ļoti skaistas bērzlapas ir. Kaut kādu baraviku veidīgu arī redzēju, bet viņa bija diezgan tārpaina. Bet jā, ir ko lasīt un tas ir diezgan forši. Kad vakara saule jau parādās, īstenībā nav nemaz tāds vakars, pulkstenis ir 2:30, bet jau rudens tuvojās. Bet tās sēnes ir daudz grūtāk pamanīt. Tad jā, paskatieties. 20 minūtēs šitādi te daudzumu. Tas ir diezgan labs rādījums, ka te neviens nav bijis. Jo visas iepriekšējās dienas lija lietus. Un šodien ir darba diena, tāpēc cilvēki arī baigi uz mežu nebrauc. Par laimi man. Šo perimetru ir diezgan daudz. Šos skaistumus. Tās rasnās kājas, kā viņas te ir daudz un slēpjās un forši un reku vēl. Labi, tas ir tāds samīcīts, tādas skaistas trompetes. Tātad ar šo vietu padalījās man pazīstama meitene, dāma. Viņa pati te brauc, bet es nezinu, vai viņa šogad ir bijusi. Viņa esot kaut kur Raga ciema galā arī bijusi sēnēs, un tur nekas nav. Tāpēc viņa šobrīd laikam ir apvainojusies uz mežu nedaudz. Bet jā, sēnes te ir. Es jau smagumu jūtu. Un tā. Arī maziņas te ir. Tādas pusmērā var ņemt. Bet jā, šī vieta noteikti ir jāsaglabā manai sēņošanas listai, kur braukt. Es uz savu sēņošanu skatos tā kā makšķernieki skatās uz makšķerēšanu, tā es skatos uz sēņošanu. Terapija, pastaigas, vaigs gaiss, knišļi, citreiz forši knišļi, citreiz neforši. Tātad mežā ir šādas vietas ir. Tas var būt dzīvnieku izkašātas. Visticamāk, tas ir dzīvnieku izkašātas, tāpēc, kad visur apkārt ir pilnīgi normāli sūniņi. Kad dzīvnieki iekārtojās savā nakts miegā, tad viņi tā sakašina visu. Jā. Paskatīsimies vēl nedaudz sēnes, un tad arī iespējams būs jādodās. Jā, jau tumši mākoņi. Mašīna jau te patās, bet tikai un lasi. Sāksim no šīm tālākajām. Šīs. Kāda skaista. Fantastika. Un šo. Pie groziņa. Šo.
mašīna, kas tur brauc, tur bija viena sieviete gados, kur arī bija salasījusi savu pilnus grozus ar sēnēm. Bet viņa lasīja kaut kur tajā pusē. Tā kā tagad zināšu, ka tur arī var iet un lasīt. Jā, super. Jā. Tur var redzēt, ka nāk negaiss. Vai ir vispār par ko sūdzēties? Tik mazu laiku esmu mežā un tik daudz sēnes. Man liekas, te vienkārši neviens nav bijis. Ir 2,59 un ļoti daudzi. Paldies meitenei, kas padalījās ar mani šo vietu. Zināšanai, tev ir daudz, ļoti daudz sēnes, kurai es tik pa mašīnas perimetru staigāju. Un ir ļoti daudz sēnes. Daudzas arī neņēmu, jo daudzas bija mazas podziņas. Tagad vairākas dienas līs, tagad arī nāk negaiss. Braukšu mājās un gatavošu. Šī ir mana atbaide no kādiem zvēriem, ja viņi nāks. Vai ja viņi nāk. Protams, svilpe neko nedod, bet mentāli viņa nedaudz palīdz. Šo svilpi man iedeva arī draudzene jau pirms gada. Un joprojām viņu liek kaklā. Tā kā tā. Paldies, ka skatījāties. Nostieties kādu no maniem citiem video. Subscribojiet. Super!